Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komiteja jau vairākus gadus ar ziedotāju atbalstu iepriecina kādu labu, kārtīgu ģimeni Ziemassvētkos. Šogad savākta naudiņa 2 daudzbērnu ģimenēm. Ziedotāji ir praktiski Sarkanā Krusta apmeklētāji, kas nāk, labdarības istabā, kas nāk. Naudiņa tiek mesta ziedojumu kastītē, un reizēm tie ir pat melnie santīmiņi, bet, kā redzat, pa visu gadu sanāk naudiņa šogad 2 ģimenēm. Atsaucība ir diezgan liela. Tad, kad mēs sākām, pirmo naudiņu mēs vācām 3 gadus. Vienkārši cilvēki neziedoja. Un pa 3 gadiem mēs savācām 80 latus tajā laikā. Tagad cilvēki ir aktīvāki, uzticas mums un ziedo. Šogad saziedota 210 eiro, katrai ģimenei 105 eiro. Bodrovu ģimeni, kurā aug 4 bērni, ieteica bērnu konsultācijas ārsti. Mamma Lāsma Bodrova stāsta, ka līdzekļi lieti noderēs gan Ziemassvētku dāvanām bērniem, gan malkas iegādei. Savukārt Laptevu ģimeni, kurā arī aug 4 bērni, ieteica Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola un Krustpils pamatskola. Iegūtā naudiņa tiks izlietota 13-gadīgās Marijas mācībām mūzikas skolā. Tas bija liels pārsteigums, un tas bija ļoti patīkams pārsteigums. Asaras acīs, jo nevienmēr tādas dāvanas arī mēs saņemam. Tas ir mums liels ģimenei atbalsts, un arī meitenei, kura ir talantīga, un gribētos, lai viņa kaut ko dzīvē arī sasniegtu. Mūzikas skolā no ģimenes mācās tikai Marija, bet muzikāli ir arī pārējie. Laptevi arī veido ansambļa Tilts uz debesīm kodolu. Kopā viņi uzstājas dažādos pasākumos, ar savām dziesmām priecējot gan lielus, gan mazus. Kā pateicība Sarkanajam Krustam un visiem ziedotājiem, Iveta sniedza klātesošajiem nelielu muzikālu priekšnesumu. Vienmēr uz pasaules tāds, kuram bez tevis ir augstī, un baltais pasaules vēl, vajag ar siltu plaukstu. Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komiteja izsaka pateicību ikvienam ziedotājam un atgādina, ka jau tagad ir iespējams ziedot līdzekļus nākamā gada finansiālajam atbalstam Ziemassvētkos. Ziedot var vai nu Sarkanā Krusta Jēkabpils komitejā, kas atrodas Brīvības ielā 258A, vai nu pārskaitot līdzekļus uz bankas kontu. Sīkāk par ziedošanas iespējām var uzzināt, zvanot uz tālruņa numuru 26 463 489. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.